Zini, ka tu pārmaksā gadā 700 eiro savā siltumrēķinā pret to, kā tam vajadzēja būt. Jo tu par to jau vienreiz esi samaksājis. Tu samaksāji par to, lai tecis lētais siltums ar Oiku. Te tika investēt 80 miljonu eiro, lai modernizētu šo, lai būtu lēts siltums, lēta elektrība. Tu samaksāji 550 eiro katrs Latvijas iedzīvotājs. Bet dzīvē ceļ investīciju podā, jo to paņem šīs neatkarīgās katlamājas, 5 katlamājas. Un reāli vārās kā runči taukos. Reāli miljonus pelna. Ar 20 miljonu apgrozījums, 7 miljonu peļņu, 42% peļņas procents. Neviens biznes kaut ko tādu nespētu realizēt. Šeit, kur pūš gaisā siltumu ražo no šķeldas, vienlaicīgi, ka tur ražo siltumu, kur izpūš gaisā, kas būtu pavēlti kaut vai nododams Rīgā. Bet nē, to neļauj konkurences padomu. Vakardien vien tecis strādāja un pārdeva elektrību par 141 eiro megavatā, un to visu siltumu izpūt gaisā, ko visu to varēja nodot Rīgā un pilnībā visu Rīgu apgādāt pavēlti visu dienu. Nē, tā vietā pat dārgo Rīgas siltums iepērk no šiem te pāris centus zem tarifu, kas nepareiz noteikts no regulātora. Un šeit pa siltumu trubiņām aiziet uz Rīgu, un tā šie ir piezīdušies klāt. Tepat blakus, blakus tecam, tas pūš gaisā siltumu. Šitas siltumu ražo no nulles vēlreiz no šķeldas, un malc iekšā siltumu trasa. Reāli šim jāpieliek ir punkts. Pirmkārt, Rīgas siltumā jāievieš šis saimnieks, Rīgas saimnieks, un pietiek ļaut siltumu laist gaisā, kas ir pilnībā neekoloģiski un pilnīgi neefektīvi un slim. Jāpārtauc uz šīs barotavas. Tām barotām jābūt ir ikdienas konkurencē, kurā tiešām vinnē lētākā cena, lai rīdziniekam ir lētākā cena un alternatīva. Igrauja mūsu infrastruktūru, mūsu siltumu padeve Rīgas centralizētais siltumam jābūt ir lētākajam visā reģionā un Latvijā, nevis otrādā, kā tas ir šobrīd dārgākais. Un konkurences padomes lēmums ir jāmaina. Tas ir reāli nevis radījis konkurenci, bet no lētākās cenas Latvijā un Baltijā ir Rīgas siltumā ir dārgākā cena un vispār nav konkurences, tur vienkārši ir kartels jau izveidojies.